uzdevums ir izveidot 4 jautras spēles, kuras varēs spēlēt mūsu svētku gaitā. Mēs veidojam lielās krepapīra bumbas. Mums mazajiem skolniekiem ir ļoti īpašs uzdevums. Mums ir jādekorē torte visas skoliņas svētkiem. Mēs domājam vārdus krāsainiem gabaliņiem, un mēs izdomājam vārdus viņiem. Mēs nosaucām tos par mēnesi akmentiņiem, un nevis par akmens mēnestiņiem. Lūk, tādi akmentiņi krāsaini var aizvest tevi mājās. Uz mēnesi jāvēlies, kamēr garā pupa augs. Tur mēneseķis sagaidīs un prasīs, kā tev klājās, un varbūt kāds no viņiem kļūs tavs labākais draugs. Septembris tās jaunajā sākuma skolā sākās nevis ar svinīgām runām, bet ar kopīgu darbu, radot svētkus. Un man liekas, ka tas ir tas, kas raksturo šo skolu kopumā, kā labi un pamatīgi strādājot, tiek radīta svētku sajūta. Lūk, tādi akmentiņi krāsaini var aizvest tevi mājās. Uz mēnesi jāvēlies, kamēr garā pupa augs. Tur mēneseķis sagaidīs un prasīs, kā tev klājās, un varbūt kāds no viņiem kļūs tavs labākais draugs. Šodien vispār ir fantastika, jo bērni iesaistīti un lielie iesaistīti. Mēs piedalījāmies bowlinga ražošanā. Un kūka garšīgi, viss laimīgi, super! Lūk, tādi akmentiņi krāsaini var aizvest tevi mājās. Uz mēnesi jāvēlies, kamēr garā pupa augs. Tur mēneseķis sagaidīs un prasīs, kā tev klājās, un varbūt kāds no viņiem kļūs tavs labākais draugs.